Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienu atzīmējot, Garkalnes novadā ir tradīcijas sveikt apbalvojumu Garkalnes novadnieks laureātus. Svinīgajā pasākumā varēja aplūkot arī Garkalnes novada goda grāmatu. Tās aizsākuma meklējumi 2001. gadā, un grāmata apkopo stāstus par cilvēkiem, kuri saņēmuši apbalvojumus par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Garkalnes novada attīstībā. Šogad tika godināti 10 garkalnieši, kuru profesionālo un sabiedrisko darbību ir uzteikuši viņu kolēģi un novadnieki. Viena no Garkalnes novadnieks 2016 atzinības rakstu ieguvējām ir kultūras centra Bērģi jauktā kora Garkalne mākslinieckā vadītāja Evita Taranda. Pirms 3 gadiem Evita izveidoja kori un kuplināja dziedāšanas tradīcijas Garkalnes novadā. Koru skatēs ir iegūts augstākais vērtējums – 1. pakāpe. Tad, kad mēs sākām pirms tiem 3 gadiem, mēs noteikti neiedomājāmies, ka mēs tik strauji izaugsim tik lielu. Mēs sākām 23 cilvēki. 2013. gada 2. oktobrī pulcējāmies skolā pēc direktora uzaicinājuma, var teikt, tā. Pārbaudīsim, vai tas kādam interesē un patīk. Un tas, ka mēs pēc 3 gadiem jau esam gandrīz 50, un mums ir 16 vīri, kas pašdarbības korim ir viens no lielākajiem, manuprāt, skaitļiem vispār Latvijā. Un cilvēki nāk un grib. Tas ir tāds aplis, kas arī es motivēju viņus, un viņi motivē mani. Un mēs kopā gan tie dziesmu svētki, protams, tas laikam tas augstākais, gan tā visa arī mūsu tā sadzīve. Un mums ir tik brīnišķīgi cilvēki te Garkalnē, ka vienkārši tas arī tas dzinulis, kas visu laiku liek kaut ko darīt. Goda raksts Garkalnes novadnieks kā vienai no pirmajām tika pasniegts uzņēmējai Sijai Medkalnes īpašniecei un kafejnīcas tīkla vadītājai Inesei Ozoliņai. Viņa jau 20 gadus rūpējas par Garkalnes iedzīvotāju un domas darbinieku labsajūtu, nodrošinot veselīgu un garšīgu maltīti pašvaldības kafejnīcā. Inese ir savas valsts patriota un ir pārliecināta, ka vislabākos produktus ražo Latvijā. Patriotisms ir tas, ka mēs tomēr šeit esam visi un savu valsti mīlam. Un cenšamies, un tas viss darbs, ko mēs darām, īstenībā tas arī, es domāju, ka tas arī ir tas patriotisms un mīlestība pret savu dzimteni un zemi. Goda rakstu saņēma arī Garkalnes mākslu un vispār izglītojošās vidusskolas pirmsskolas metodiķe un projektu koordinātore Liene Rolanda. Viņas nopelns ir ekoskola programmas ieviešana Garkalnes mākslu un vispār izglītojošajā vidusskolā. Šogad Garkalnes pirmsskola ir saņēmusi ekoskolu zaļo karogu par vides izglītības un aizsardzības veicināšanu izglītības iestādē un tās apkārtnē. Ar savām aktivitātēm Liene popularizē ekoloģisko kustību Garkalnes novadā, iesaistot ne tikai bērnus, bet arī bērnu vecākus un apkārtējo sabiedrību. Man kā metodiķei bija iespēja arī apskatīt un braukāt uz citām izglītības iestādēm, un tad es ieraudzīju vienkārši blakus kaimiņos veiksmīgi šī ideja darbojās, un es domāju, kāpēc lai mēs to nevarētu. Sevišķi tādā skaistā vietā, kur mums ir apkārt meži un ūdeņi, un īstenībā mēs jau to ikdienā darām. Tik daudz, kā varbūt tas tā, varbūt vairāk vēl jāpaspilgtina, ir tāds veselīgs dzīvesveids un tā, bet tā jau mēs ikdienā visas šīs lietiņas darām, ka mēs gatavojam paši bērndārzā savus našķus un daudz staigājam ārā. Pasākuma noslēgumā tika pasniegts vēl viens īpašs apbalvojums. Latvijas Valsts aizsardzības fonda Lāčplēses prezidents pasniedza domas priekšsēdētājam Mārtiņam Gunāram Bauzem Krastiņam Lāčplēša goda zīmi sudrabā. Par ieguldījumu Latvijas Valsts aizsardzības nostiprināšanā, izveidojot jauno Garkalnes dzelzceļa staciju. Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.